Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien raidījumā nekustamais īpašums, kas iegādāts mītnes zemē, varētu būt visai nopietnas šķērslis emigrācijas iespējas apsvēršanai. Lai arī līdz kārtējiem dziesmu un deju svētkiem vēl jāgaida 2 gadi, diasporas deju kopu skatieni jau vērsti Rīgas virzienā. Kamēr Latvijā ir izvērtušās plašas diskusijas par un pret sieviešu ordināciju luterāņu baznīcā, Īrijas latviešu diasporas luterāņu draudze ir sašķēlusies. Tas viss raidījumā 5. novads. Pagājušā gadsimta otrā pusē trimdas latviešu vidū populāri bija Larisas Monrus izpildītā dziesma Svešā zemē stāda rozes. Tagad, 21. gadsimtā, jau citi latvieši citā situācijā atkal stāda rozes svešā zemē. Tūlīt paviesosimies dažās Īrijas latviešu mājās un uzzināsim, kādi bija tie motīvi, kas lika mūsējiem iegādāties īpašums ārzemēs, kā tas ietekmē viņu ikdienu tagad un iespējams, kā tas ietekmēs viņu nākotni. Kā jūs nonācāt pie tā lēmuma, ka jāpērk tā māja? Tāpēc, ka īrēšana ir vienkārši bezjēdzīgi izlietot naudu. Ja? Tas ir tā nauda kāda cita kabatā. Ja? Protams, kredīts jau arī ir bankai, ja? Bet tomēr tas ir mūsu īpašums. Ja mēs ieguldam savā nākotnē, nevis mēs ieguldam mājas īpašnieku kabatā. Man liekas, ka latvietim vajag vietu, kur izpausties. Viņam nepietiek, ka viņš ir īrētā īpašumā iedzīt Naglsienā, kur fotorāmīti piekabināt. Viņam vajag, man liekas, tas darbs viņu apliecina. Tieši tā, tas, vīrišķības apliecinājums, ne? Vai tā? Nē, vienkārši, es bez tā nevaru. Es atnāku mājās no darba un es līdz 10. Palauks, strādājos, tur darbos. Ko darīt. Tas, kas man arī patīk un no kā es labi jūtos. Ilgi nedomājām. Vienkārši tā apstākļi iegrozījās un viss. Mēs divatā tikai dzīvojam, mums bija ģimenes paplašinājums paredzēts, un mums arī bija maidzīvnieks, un ar maidzīvniekiem īrijā ļoti grūti atrast dzīvošanu. Un tas viss kopā sagāja tā, ka vienkārši nācās vai meklēt ļoti dārgu, tālu projām dzīvošanu, vai īrējot, vai tad bija naudiņa iekrājusies, un tad izdomājām, ka aizgājām uz banku nejauši, un labu atbildi deva mums pretī, un saņēmāmies un izdarījām to. Tiklīdz tāda iespēja parādījās, dabūja kredīti, bez jebkurām domām vai aizdomām varbūt nepirkt vai kā. Tas bija tikai izdarīts. Tā kā, ja sajūtas, protams, kad saimnieks ir saimnieks, pašam savs stūrs, savu mājas. Bija tāda izdevība paņemt kredītu, skatoties pēc tiem apstākļiem, kāda bija īres cenas. Skatoties gada laikā apskatījāmies, ka laikam tomēr atpakaļ diez vai brauksim. Jau pēc gada mēs sapratām. Un tad mēģinājām paņemt kredītu. Un nedomājām, ka mums tik viegli arī viņš izdosies. Mums veiksmīgi sanāca 3 mēnešu laikā mēs ievācāmies. Plus ir tie, kad salīdzinoši ar īres, kādas ir apkārt īres, mums ir tā pati summa. Mums ir zemāka par īres vidējo īri Drohedā. Un tas, ka tev nevar izlikt ārā nevienā brīdī, tas, ka ir tavs, dari, ko tu gribi. Mīnus ir tie, kad ja kaut kas aplīst, tu atbildi, visu dari tu, visas apdrošināšanas, remontē pats, maksā pats. Tas ir tavs. Tas ir tavs, jā. Ja paskatāmies tālākā nākotnē, kādu jūs iedomājaties savu dzīvi? Pēc gadiem 20. Es tik tālu vispār neesmu ieskatījusies, ja godīgi. Pēc 20 gadiem es domāju, ka visticamāk jau kaut kad mēs varbūt uz Latviju aizbrauksim un man atstās bērniem, bet kaut kad varbūt mēs aizbrauksim, bet konkrēti to neviens nevar pateikt, vai tā būs vai nē. Ja krasi kaut kas mainīsies, varbūt mēs būsim Kanādā, varbūt Amerikā, neviens nezinu. Jebkurs īpašums kustamais vai nekustamais ir vērts naudu, un to naudu var pa viņu ātri apakaļ dabūt. Ir īpaši pašreizējos ekonomiskajos apstākļos,
kad ar dzīvošanu īrijā ļoti slikti, to māju ļoti ātri var pārdot. Un jebkurā brīdī var doties māju papakaļ. Kaut vai īrēt. Kaut vai izīrēt, jā. Kaut vai izērēt vai pārdot. Neredzu iespēju atgriezties. Kāpēc? Neredzu iespēju atrast darbu uz tādiem noteikumiem, kā es šeit strādāju. Es neredzu iespēju dzīvot tādā pašā līmenī, kā šeit. Es neredzu iespēju. Mēs nevaram aizbraukt, jo mums ir kredīts. Tu to kredītu, tev viņš vienalga būs jāmaksā. Dzīvojot Latvijā, es nespētu nomaksāt gan kredītu, gan vai īri, vai ko tu Latvijā vēl īrēt noteikti sanāktu. Un vēl strādāt, un nezinu, kā noteikti, ja tev virs 50 gadiem ir grūti atrast darbu Latvijā. Un sociālās garantijas. Un bērniem, protams, bērnu valoda, skolas, izglītība, viss ir savādāk. Tādas konkrētas atbildes uz to jautājumu man nebūs. Ne šodien, ne rītdien, ne parīt. Jā. Tas viss būs atkarīgs no ļoti daudz ietekmējušiem apstākļiem apkārtē. Jā. Ja jau vienreiz salauz savu dzīvi atbraucot šeit, tad jau ka tikpat pat vieglāk nekā tanī laikā es varētu savākt visu un braukt atpakaļ. Jā. Visi apstākļi mainās tā, ka Latvijā man gaida kaut kādas perspektīvas un tā tālāk. Kāpēc nē? Ar lielāko prieku vāc visas manas kopā un brauc mājā. Pasaulē lielas latviešu sadziedāšanās un sadejošanās nav nekas jauns, jo tādi pasākumi ir notikuši te vai visos kontinentos, bet Dublina ko tādu piedzīvoja pirmo reizi. Šā gada pavasarī te notika deju diškoncerts, kurā piedalījās 10 deju kolektīvu no 6 Eiropas valstīm. Diškoncerta idejas autora ir deju kopu Karbunkulis un dzirnaviņas vadītāja Solveiga Slaidiņa, kura Dublinas dejotājiem raitu deju soli māca jau 10 gadus. Tā ir mana sirdslieta. Un man bija tāds dzinulis, es gribu un es to izdarīšu. Un es to izdarīju. Es paņēmu un aizgāju, un tad, kad bija atlases, pieteicos dejot. Tas mans sapnis, dejot latviešu tautas dejas īstenojās Latvijā. Un, protams, ka tas sapnis pārauga tālāk. Pēc tam arī vēlāk es dejoju Cēsīs vidējās paudzes deju kolektīvā. Un šeit atbraucot uz Īriju, bija tā iespēja, kad varēja būt par vadītāju. Un pieteicos. Kā jau tas diasporā ierasts, koncertā piedalījās vismaz 3 paudžu dejotāji, un visi to darīja ar prieku, pat saraudinot skatītājus. Kas ir tā maģija, kas latvietim arī dzīvojot ārzemēs liek dejot tautas dejas? Man patīk dejot, tāpēc, jo tev ir labi sajūta, ka tu uzej uz skatus un visi skatās tevi. Un kad tu aizej no skatus un visi aplaudē tev, tā ir laba sajūta. Jā, man patīk dejot, un es sāku dejot, jo tētis uzzināja, ka, bija tāds deju kolektīvs, un es, arī gribēju pamēģināt, un man iepatikās. Kas tev vislabāk patīk? Mēģinājumi vai koncerti? Koncerti, tāpēc, ka tur ir vairāk skatītāji, bet mēģinājumos vienkārši tur jādejo un jāmēģina. Man patīk dejot, tāpēc tu zinās, ko darīt, un patīk būt koncertās arī. Tas, kas svešumā liek to darīt, tas ir tas, kad pietrūkst latviskais. Dejošanā mēs esam latviešu grupiņi, mēs esam ļoti daudz latviešu, mēs runājam latviski, mēs dziedam, mēs kopā pavadam laiku, un mēs jūtamies vairāk kā Latvijā. Lai arī dažādu iemeslu dēļ mēs tur šobrīd nevaram būt, bet šeit tad mēs varam justies, cik vien Latvijā ir iespējams. Mēs to nevaram izskaidrot, izstāstīt, kāpēc mēs gribam dejot vai kāpēc mēs vispār darām Spānijā esot lietas kā latvieši. Manuprāt, tas ir kaut kas mums šūpulī ir ielikts. No trimdas puses bija tā ideja, tu zini, ka mēs saturam to folkloru, bet arī, tu zini, tas deva cilvēkiem to gandarījumu, ka viņi satiekās. Un es domāju, ka tas nemainās diasporas laikos, nemaz. Viņi grib tā kā saliedēt to tautu. Vai mēs darām tādas dejas, vai mēs atkal darām tādas dejas, tas ir galīgi vienalga.
lai tā tauta nāk un jūt, ka viņi kaut ko dara, un viņi tā kā jūtās vairāk tā kā latvieši, es domāju, ka tas notiekās. Dublinā notikušo deju diškoncertu atzinīgi novērtēja ne tikai paši dejotāji, bet arī skatītāji un eksperti. Katrā ziņā par šo koncertu sakot, es biju profesionāli ļoti augstā līmenī. Es saprotu, ka arī deju kolektīvi piedalīsies 18. gada dziesmu svētkos, un, lai tur piedalītos, ir arī jāpiedalās mēģinājumos, ir jāizrāda disciplīna, kas acīm redzot ir. Un, protams, šādi koncerti šādi pasākumi ir ļoti motivējoši, un, protams, motivējoši gan dalībniekiem, gan publikai. Īrija tai ziņā ir interesanti arī to, ka šeit latviešu procents kādā ārvalstī ir visaugstākais. Apmēram starp 0,5% un 3/4% no visiem īrijas iedzīvotājiem ir latvieši. Es šeit redzu, ka Solveiga ir uzņēmusies ļoti lielu darbu un to ir paveikusi godam. Mēs redzējām ļoti garu koncertu, ļoti dažādu, ļoti spilgtu, ļoti grūtu repertuāru mēs redzējām. Faktiski šeit mēs redzējām kolektīvi izpilda mūsu slavenāko horeogrāfu dejas, kuras ir augstākās kvalitātes grupām, un daļa no viņiem ar to tiek ļoti labi galā. Lai arī kārtējie lielie dziesmu un deju svēki notiks tikai pēc 2 gadiem, diasporas deju kopu skati jau vērsti Rīgas virzienā. Teju vai visām kopām piedalīšanās 2018. gada dziesmu un deju svētkos ir tuvākās nākotnes mērķis. Jā, noteikti. Tas ir tas mērķis, kur mēs šobrīd ejam. Tas ir varbūt šobrīd pat tālākais mērķis, kas mums ir 2 gadi, varbūt nav tik daudz, bet tas ir tas mērķis, kur noteikti mēs gatavojamies, un mēs noteikti būsim super priecīgi, ja mēs varēsim piedalīties svētkos svinēt kopā ar Latviju. Es esmu pats personīgi dziedājis dziesmu svētkos koros, spēlējis orķestros, bet man ir bijis iespēja arī dejot, bet tā ir viena lieta, ko es neesmu vēl izmantojis. Un tas ir tagad mans mērķis arī, viens no maniem sapņiem, ko es gribu piepildīt dejot lielajā diškoncertā Latvijā. Optimistiski uz diasporas deju kopu varēšanu raugās arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kas ir atbildīgs par dziesmu un deju svētkiem. Tad pakāpeniski visi kopā arī dosimies uz 2018. gada jūliju. Jo vairāk no vadītājiem arī ir tā kā Latvijā dejojuši un ir vienas svētkus pieredzējuši, varbūt pieredzējuši arī vienkārši draudzības koncertus. Viņiem tā sapratne par to, ko no viņiem sagaida un kas viņiem ir jāsagatavo, ir ļoti liela. Tie kopu vadītāji, kas nav bijuši vēl līdz šim, kam nav deju svētku pieredzes, tie mācās no kolēģiem, skatās no kolēģiem. Pasaulē darbojas 2 latviešu luterāņu baznīcas. LELB, Latviešu evaņģēliska luteriskā baznīca, kas savu garīgo aprūpi veic Latvijā, un otra LELBAL, Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca ārpus Latvijas. Īrija šobrīd ir unikālā stāvoklī, jo šeit darbojas 2 draudzes, piederīgas gan vienai, gan otrai. Kāpēc tā? To mēs noskaidrosim. Pirmā latviešu luterāņu draudze Īrijā izveidojās 2008. gadā. To izveidoja Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca, tātad LELB. Un visus šos gadus draudzes tā arī darbojās ar šīs baznīcas atbalstu un ar šīs baznīcas mācītājiem. Savukārt 2015. gadā, kad tika ievēlēta pirmo reizi draudzē tika ievēlēta padome, jo līdz tam draudzi vadīja pārvaldes komisija, tika konstatēts, ka LELB, kā Latvijā tradicionālas reliģiskas organizācijas darbība, nosaka tiesiskais regulējums, kurš savukārt attiecas uz LELB izplatību Latvijā. Un līdz ar to likums ierobežo LELB tiesības reģistrēt draudzes, kuras atrodas ārpus Latvijas. Šis ir viens no svarīgiem iemesliem, kāpēc draudzes padomes daļa izlēma, ka būtu jāveido
luterāņu draudze pie ārpus Latvijas baznīcas, tātad pie Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas ārpus Latvijas. Mēs kalpojam latviešiem, kas ir atbraukuši no Latvijas. Un visvairāk cilvēku, tieši visvairāk latvieši atgriezas atpakaļ uz Latviju. Viņam tā saitne nav pazudusi tā, ka ir pazudusi tiem, kas ir aizbraukuši kara laikos. Tāpēc, ka arī man ģimenes draugi ir vairāk aizbraukuši jau atpakaļ nekā palikuši te īrijā. Jā, teiksim, palikuši varbūt 10% no tiem, ko mēs pazinājām, un kas ir visi veiksmīgi tagad dzīvoja Latvijā, audzē bērnus Latvijā un tā tālāk. Tā kā tas saitnie visvairāk ir vajadzīga tiem cilvēkiem ar Latvijas baznīcu. Vai šī sadarbība būtu ar Lielbu vai Lielbālu, šī gadījumā tas ļoti atkarīgs ir no katra cilvēka iekšējās sirds stāvokļa. Jo noslēpums, ka ir cilvēki un latvieši, kuri saka, mēs esam no Latvijas, bet mēs tā kā Latvijai īsti nepiedaram un nav jau mums vēlme arī atgriezties. Es teiktu, tad varētu būt loģiski. Tad, ja ir, tad ārpus Latvijas, jeb, kā mēs kādreiz tautā sakām, trimdas baznīcā, tad trimdas baznīcā. Bet tā pašā laikā, kas cilvēks savā sirdī un savā pārliecībā saka, mēs esam no Latvijas, mēs esam Latvijas latvieši. Un tā tad arī loģiski ir, ka tā ir Latvijas baznīca, tā ir tā miedarbība, ka Latvijas baznīca no savas puses rūpējās un ir misijās šeit īrijā, un savukārt, tad, kad ir šī atgriezeniskā saite atpakaļ uz Latviju, tad arī no šeit dzīvojušiem latviešiem īrijā. Latvijas baznīca daudzos lēmumos ir ļoti konservatīva, un tas virziens tieši no pašas baznīcas vadības puses. Tas nav visās draudzēs, tas nav pie visiem mācītājiem, bet ir tāda apzināta vēl vairāk iekonservēšanās. Savukārt, tas pats sieviešu ordinācijas, jeb neordinācijas jautājums. Un tas rezultāts tam visam, ka paralēli aug jaunas paudzes, ka jaunā paudze studenti, kas jau brīvi ceļo pa pasauli. Ja viņi to neizdara fiziski, tad viņi to izdara internetā un dažādās studijās. Viņi jau to brīvo pasauli sevi iesūdz. Un veidojās starp Latvijas baznīcu un jau daudz rietumnieciskāko sabiedrību Latvijā veidojas plaisa. Mēs arvien biežāk sajūtām, ka draudze dzīvoja tā, ka pie mums brauc kalpot Latvijas mācītāji. 2 mācītāji uz maiņām brauca, vadīja dievkalpojumus un bija šeit. Pirmkārt, tas ir ļoti, ļoti nepietiekami, ka mācītāji šeit atbrauc reizi mēnesī uz nedēļas nogali, varbūt apbraukā kādas vietas, novad dievkalpojumus un viss. Otra lieta ir tāda, ka šie mācītāji ir tik maz šeit, ka mēs arvien biežāk sapratām, ka mums ir grūti saprast viņus, un mēs sapratām, ka viņi arī nesaprot mūs tā īsti līdz galam. Viņi nesaprot mūs, viņi nesaprot to, kā šeit cilvēki dzīvo un kas šeit notiek. Tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši tā ir fakta konstatācija. Jo cilvēks nedzīvojot šeit, atbraucot periodiski, viņš nevar saprast tos cilvēkus, kas šeit dzīvo. Paralēles varētu manā pieredzē vilkt ar Kanādu un Īriju un īrijas latviešiem šeit, ka viņi kaut ko no tā rietuma veida ir sevī arī jau iesūkuši. Lai gan diezgan daudz arī nav, jo daudz var arī atpazīt joprojām tādu, to, kas padomu laikā mums ir iedzīts kā tādas nedrošība, bailes, neusticība, ienaidnieku meklēšana. Un tomēr šeit tas ir jau mazāk, vismaz tādā pieredzē, kas ir man šeit veidojusies. Kā jūs vērtējat šo īrijas draudzes pievienošanos Lielbālam? Es domāju, ir bijis jums sāpīgs arī no vienas puses ceļš. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim to miera un saticības un pat Kristus mīlestības garā varbūt palīdzēt risināt, kā varbūt ar dažādiem uzskatiem par Bībeles interpretāciju un par baznīcas struktūru, tomēr 2 baznīcas, kam viena valoda, viena tauta, daļa vismaz viena vēsture, varētu
tomēr darīt Kristus darbu kaut paralēli viens otram. Tas, ka šobrīd ir tā, ka arī notikts ir pie draudzes, ka ir cita situācija, ka tagad ir šīs divas draudzes, no vienas draudzes radušās. Es teiktu, ka no draudzes daudzuma Īrijā vēl varētu būt vēl 15. Tā nav problēma. Problēma ir tā, vai visas šīs draudzes stāv uz viena pamata ar vienu mērķi, tad Kristus evaņģēlijas labā vēsts latviešiem Īrijā šeit, svētie raksti, kā vienots pamats, uz kā mēs stāvam un balstāmies un mācām, no kura, un tad es neredzu problēmu. Tas tā notiek. Tā kā es viņu vērtēju kā tādu sāpīgu procesu, tas ir cilvēcīgi, mēs kādās jomās varbūt skatāmies savādāk, bet no organizatoriskā viedokļa, no šodienas viedokļa, lai tik mēs katrs kalpojam tālāk. Šeit kalpošanai pietiek nevis vienai, bet 20 draudzēm, ja jūs gribētu manu viedokli dzirdēt, jo daudz vairāk latvieši neaizsniegt nekā aizsniegt. Un manā uzskatā tam visam rezultāti būs tad, ja mēs nevis lūkosimies daudz viens uz otru, bet skatīsimies katrs ar savām programmām, ko mēs varam strādāt. Šobrīd ir 2 luterāņu draudzes, un tas, es domāju, cilvēkiem, tiem, kuri meklē palīdzību, atbalstu vai kaut kādas garīgās zināšanas un izaugsmi, tas viņiem ir tikai par labu. Tas nav nekas slikts. Ko jūs ieteiktu cilvēkam, kurš vēl nav izvēlējies stāvu draudzes? Kā es minēju, es cerētu, ka varbūt ņemot vērā, ka katrs mēs esam radīti pēc Dieva līdzības un tēla, tad tomēr dažādi. Un kad ir brīži, kad vienam varbūt patiesi uzrunā tikai viena pieeja, un otram vajag citu pieeju. Un es ieteiktu, varbūt ir jāiet pie abām, ir varbūt jālūdz pāri visam, lai Dievs vada, un kur tas cilvēks izjūt, kad tiek novērtēts kā Dieva bērns un kas tiek mīlēts un arī iepriecināts un stiprināts bēdās un kad līdz ceļā iet kāds ar viņu. Un kad Dieva kalpojumos cilvēks var atraisīties un sajust, kad viņš saprot teikto, kad viņš saprot dzīvo Dieva vārdu. To, kas vienmēr ir tas gars, kas nes to vārdu un ierakst mūsu sirdīs, lai tas nepalikt nekad Bībeles lapspusēs, kaut kādi tikai vārdi drukāti, bet ieiet sirdīs un pārto par to, kas vada paša dzīve un to ietekmē. Varbūt tas būtu labākais un pāri visam nenoslīgt kaut kādā tiesāšanas, kaut kādā sacensībā, kaut kādā, es nezinu, vai ienaids pat būtu jebkad pareizais vārds. Mana lielā cerība ir, ka nekad tā mēs nesadarbotos, mēs varētu to darīt kā brāļi un māsas Kristu un kā jauni radījumi viņā, un katrs kā atšķirīgs, un tomēr, dažādi svētīti esam kā Dieva bērni. Nu, lūk, Īrijas latviešiem tagad ir 2 luterāņu draudzes, un līdz ar to ir arī 2 izvēles. Kaut gan ir arī vēl 3. vienkārši ticēt. Šodienas raidījums ir izskanējis. Tiksimies atkal citā reizē. Visu labu!